Sveiki! Ir trešdienas vakars, mēneša pēdējā trešdiena, kad mēs atkal tiekamies diskusiju klubā Jaunieši runā. Šī reize būs ļoti īpaša. Šī reize ir reize, kad mēs ejam ārā no rāmjiem. Izmantojot gadījumu, kad novembra sākumā Jūrmalā uz starptautisku jaunas darba konferences pulcējās ap 300 dalībnieku, mēs ar jauniešiem kopā pieņēmām lēmumu mazliet mainīt formātu un diskutēt kustībā. Konferences laikā jaunieši runāja ar jauniešiem un diskutēja par tēmu Manas tautas brīvība ir mana brīvība. Ko tad katrs jaunietis saprot ar savu brīvību, kādas brīvības viņi saprot, kas ir tas, ko viņi izmanto, kas ir tās brīvības varbūt, kur viņi jūtas ne tik ļoti brīvi. Šajā reizē mums bija ļoti interesantas jaunas atziņas, un pirmā atziņa ir tā, ka iet ārā no rāmjiem jauniešiem patīk. Neformālāka vide kustībā, cilvēki runā, raisa sarunas. Mums bija arī iespēja dažiem jauniešiem dot noskatīties šo citu jauniešu sniegtās atbildes, šo materiālu, un tad savukārt jaunieši jau neklātienē atkal reaģēja uz citu savu vienaudžu izteiktajiem viedokļiem, kas mums kopā sanāca visiem šajā ļoti netradicionālajā, bet tik tā liekas ļoti interesantajā formātā. Skatieties mazliet tālāk. Un tiekamies jau atkal jaunos diskusiju kluba raidījumos un tiešraidēs Jaunieši runā, jau sākot ar janvāri, katra mēneša pēdējā trešdienā, Jauniešu studijā Bambus, turpat Brīvības gatavē 204. Čau, Madara! Vai tavuprāt, mūsdienās jaunieši lieto kaut kādas atpazīšanās zīmes un, ja lietot kādas, sakarā ar mūsu? Es domāju, ka noteikti jāatceļš tagad, kad ir novembris. Mēs ikdienā vairāk redzam piestos pie jakām un izglētām Latvijas karodziņas, kā arī logas strādzītas, un arī mūsdienās vairāk kā no Latvijā uzņēmumi, kas kaut ko ražo, tiek vairāk ieraudzīts tās pazīšanās zīmes, latviešu raksti vai lielāks jostas elementi, kā arī jaunieši, kuri aizbrauks ar tetovēšanos, un viņiem arī ļoti daudz izteikti tetovējumu tieši ar Latvijas zīmēm. Senajiem dieva rakstiem. Jā, tieši tā. Pats arī domā kādu tetovējumu? Uzlikt ar seno rakstu? Jā, kāpēc gan ne? Kurā vietā? Kam tavuprāt būtu piederīga mūsdienās svarīgi? Manuprāt, svarīgi jaunietim ir atrast savu piederīgu pašu. Protams, man piederīgas, mēs runājām pie ģimeņiem, sava valsts, sava zeme. Kaut pats katrs kā individuāli, savas ciemas, savas sakras, būt piederīgu spējīgi un kaut panākt un darīt. Ok. Vai jaunieši izjūt piederīgus no valstiem? Kādas ir tās pazīmes? Tas ir vienkārši noteikti pazīmes, un mēs runājam latviešu valodā, mēs zinām himnai vārdus. Tās ir ļoti pozitīvas pazīmes, cevišķi tiem, kas zina savu valsti, seko līdzi kaut vai tiem pašiem politiskiem vai kādiem citiem Dziesmas, latviešu dziesmas. Arī, jā, dziesmas svētki, dejas svētki. Ir ko lasīt, ir ko redzēt Latvijā. Runājot par manu brīvību, kā manas tautas brīvību, kādas tavuprāt ir populārākās brīvības, par kurām jaunieši runā? Brīvība ceļot, brīvība būt, brīvība būt, jā. Tavuprāt, šīs brīvības tiek ierobežotas? Nē. Te ir runa vairāk par ierobežošanu, bet apzināšanos man tāds ir. Un vai tavuprāt jaunieši, cik tālu viņi ir gatavi iet un aizstāvēt šo brīvību? Tas ir atkarīgs no katra individuāla gadījuma, bet es domāju, ka mūsdienu jaunieši ir gatavi iet līdz galam. Vairāk nekā iepriekš, jā. Jā. Pat ne visi vecākās paudzes, domāju, jaunieši vienkārši ir visi maksimālisti un iet uz pilnu banku, visi vai neko. Un riskē. Es domāju, ka
tomēr ir daudz. Kā vai tavuprāt mūsdienās gadiem ejot uz priekšu, šī piederības sajūta palielinās, piederības sajūtas vērtējums palielinās? Es domāju, ka viennozīmīgi palielinās, jo tu vari redzēt valsts svētkos, tu vari redzēt ikdienā patiesībā. Tu vari redzēt laukos, tu vari redzēt pilsētās, jo tā piederība valstī, tā kaut vai vienkārša lieta, veselīgs dzīvesveids, patiesībā tā arī savā ziņā ir. Mūsu jautājums ir par to tieši, kam būt piederīgam mūsdienās jauniešiem ir svarīgi. Tad es varbūt varu sākt ar to viedokli, kāpēc man liekas jauniešiem vispār ir svarīgi būt piederīgiem. Jo, ja mēs skatāmies pēc tādas arī teorijām un vajadzībām, tad būt piederīgiem, man liekas, jaunietim ir viena no tādām ļoti svarīgām lietām. Tas tā kā pat vairāk par daudz ko citu, tāpat vienkārši piederības sajūta. Un tad jautājums, kam būt piederīgiem? Apzināties savu identitāti. Es domāju, ka pat netik daudz apzināties savu identitāti, bet tas, ka es kādam esmu svarīgs. Jo tā piederība ir par to, ka ir kāda grupa vai kādi cilvēki, kas bez manis nevar, vai es esmu viņiem vajadzīgs un viņi saskat manī vērtību. Es domāju, to ir piederība. Jā, piekrītu. Atbalstu. Vai jūsuprāt, tad nākošais jautājums, vai jūsuprāt mūsdienās palielinās šī piederība un jaunieši vairāk sāk izmantot atpazīšanās zīmes tieši saistītas ar piederības un atbalstību? Es arī mazliet par to piederību, man liekas, ka ir ļoti daudz, kaut vai tā forši kā cilvēki ir, ka jaunieši var būt piederīgi nevalstiskajām organizācijām, jauniešu grupām, vai jauniešu centram, vai interešu grupām. Tā ir jau arī sava veida piederība. Un par atpazīšanās zīmēm, man liekas, ka viņas tā kā darbojās vairāk un vairāk, un kas man liekas ir tāda viena feina atpazīšanās zīme, kas varbūt ir ļoti vienkārši, ir tās latviskās aprocītas, kas tiek liktas ar roku, un parasti ir šodien nav. Un ir tāds vienkārši tiešām prieks, es biju balsot Nīderlandē, un tad mēs aizgājām, un tiešām bija tās aprocītas, un tad mēs skatāmies, tur vēl kaut kādi 5 jaunieši, un tad viņiem arī bija tās siksnīs, un liekas, tā kā baigi forši. Tas ir jauka. Un ir rekomendēra. Jā, šitāds tad, jā. Un, manuprāt, īpaši jauki ir tas, ja ir kaut kādas mūsu zīmes, un kad tev kāds pienāk klāt paprasa, ko tā zīme nozīmē. Kad nav vienkārši, ir forši ar karogiem, bet ir forši arī ar tādām zīmēm, un kāds pastāst kaut ko vairāk caur šām zīmēm. Jā. Tu piekrīti? Es piekrītu, atbalstu. Vai arī lieto kādu atpazīšanās zīmi? Es tikai tagad domāju par mūsu fakultāti, par geogrāfiem, jo regulāri sanāk saskieties, un tad liekas tāds uzreiz saikne, ka jā, tu arī esi geogrāfs, un tad mums tie krekliņi ir visādi, un liekas, jā, ka tēkreklis tas arī ir kaut kas tāds, arī esam vienkārši, bet ieraugi kādu tēkreklis, kur tas ir bijis pasākumā, tas ir čau. Man liekas, vēl ir jauns trends, jauniešiem ir latvisko zīmju tetovējumi. Pat viena meitene ir uztaisījusi blogu, kur viņi ir apzinājusi tās savas visas draudzenes, kuras ir visādi taisījuši gan māras zīmes, saules zīmes, laimes slotiņas. Un tad ir, ka tas šobrīd arī ir tāds top. Jautājums ir, vai tās zīmes netiek kaut kādā veidā nonievātas ar to, ka viņas, bet es domāju, ka nē. Man liekas, ja tam cilvēkam ir izpratne par to zīmi, un viņš zina, kāpēc viņam šī zīme ir svarīga un kāpēc viņi grib likt uz kaut kādas ķermeņa daļas, tad, man liekas, it's all fine. Sveiks, Edvards. Gribētu pajautāt, ko tu tavā izpratnē, kas tavuprāt ir brīvība? Kādu tu izproti? Sarežģīts vārds. Ziniet, brīvība ir tad, kad tu vari darīt, ko sirds kāro. Teikt, ko sirds kāro. Runāt, jā, darīt, rīkoties. Vai tavuprāt ir kāda populārākās, vairākas viņas būtu populārākās brīvības jauniešu vidū, kuras tiek ierobežotas? Jauniešu vidū, jā, tiek ierobežotas. Kādas brīvības, kas tiek ierobežotas? Jauniešiem patīk izmēģināt lietas, jo viņi uzskata dzīve ir pārāk īsa, jā, bet
ne jau tās pozitīvās lietas izmēģina. Diemžēl, jā, paši kaitē sev un tās lietas, kas viņas ierobežoja, jā, alkohola liegums, smēķēšanas liegums, bet tas tikai var palīdzēt. Jā. Bet viņiem ir tieši tas slieksnis jāpārkāpj, jo viņiem ir tāds uzskats, ka ja mēs to pārkāpsim, tad mēs būsim kaut kas. Jā. Pats arī es vēlētos, jā. Cik tālu tu esi gatavs iet, lai aizstāvētu savu brīvību? Jo, tā. Ir kādi piemēri? Kāds piemērs, kurus varētu? Savu valstiskā brīvība. Man ļoti nepatīk. Jā. Jā, man nepatīk, ja noniecina manu valstu un jā, manu tautu. Es esmu patriots, bet, diemžēl, savu nākotni negribu saistīt arī ar Latviju. Tu domā par projām? Jā. Tad neizjūti pārāk lielu piederību varbūt šai zemē. Piederība ir augsta, bet intereses, kas man ir, nav šajā valstī. Vari atklāt savu noslēpumu? Ko tu taisies darīt? Nu. Labi, paties priekšā. Man ir ļoti daudz sapņu un daudz no tiem vienkārši nav izpildām šeit. Jā, viens no tiem arī tas par vēstniecību diplomātiskās. Bet tas ir tāds jauns sapnis, kurš sāk sapņot, bet tā es esmu no tiem cilvēkiem, kurš izvirz mērķi un iet uz viņu, lai vai kas. Ļoti labi. Ļoti labi. Paldies. Ok, tātad tēma būs mana brīvība, vienādība brīvība, manas tautas brīvība. Ko jūs katrs individuāli saprotat ar vārdu brīvība? Pēc manām domām brīvība ir laiks. Un, ja skatās no tās puses, tad mēs vispār neesam brīvi, jo mums ir savi pienākumi, mums ir ģimene, darbs un skola. Un, jā, tas sanāk tā, ka mēs vispār neesam brīvi. Jā. Vēl citas domas, kas ir brīvība? Kādas ir brīvības formas? Pēc maniem uzskatiem brīvībai var būt vairāk formas, bet es tiešāk varbūt arī, tagad es tā padomāju, jā, varbūt arī laiks ir tas, kad, ja mēs daram kaut ko, mēs pazaudējam laiku, un laiks, tur sanāk, tur tā dziļi ejot, tad nonāk pie tās brīvības, kad brīvs laiks ir tieši tā brīvība, mēs varam darīt, ko mēs gribam, bet arī, protams, ir forma brīvība cilvēkam, brīvība, es nezinu, valstī, piemēram, kāda ir, nerunājot par Ziemeļkoreju, nevienam cilvēkam brīvības tikpat kā nav. Mums ir tādā veidā, tādā formā mums brīvība ir ļoti. Demokrātiskā līmenī, tu domā, jā? Jā. Valsts tiesības un... Jā, bet savādākās formās, tieši par to laiku, mums tur ir kardikti. Varbūt es vēlos papildināt, varbūt tu biji domājusi, ka tas laiks tiek ierobežots. Tā brīvība tiek ierobežota. Jā, tas ir viens no... Ja tu, piemēram, tu izdari tos darbus, un tu izdari līdz 4, tad darbs sākas 6, stundu brīvi. Tas brīvs, tas brīvi, tu neko nedari, bet tu pakļaujies tam robežām, kas tev ir. Tie pienākumi tev piespiež. Jā. Vēl kādas idejas, kas ir brīvība? Jā, faktiski brīvība ir tas, ka tu kaut kam nepakļaujies, domā pats. Jā, tāpat ir doma brīvība, vai es nezinu, kā viņi tā kā formālāk izteikt. Tas, ka tu vari domāt, tev nav jādomā, ko citi padomās, vai kā īstenībā tev ir jādomā. Tas, kas tev ir galvā, tas tev jāpasaka, tu esi brīvs cilvēks. Ja? Brīvdomātājs. Jā. Brīvdomātājs ir tas cilvēks, kurš es gribētu arī būt, bet, es saskatītos ar brīvdomātājs, tad tev ir drusku savādākiem dzīves uzskatiem jābūt nekā kāda man ir. Un uz to drusku savādāk jāskatās, jo man liekas, ka es šajā konferencē esmu sastapis 3 cilvēkus, kuri ir tā, pēc manām domām, pēc viņu uzvedības, pēc vispār kā viņi runā. Viņi tiešām, viņiem ir viņi brīvdomātāji, jo viņiem ir pilnīgi brīvi uzskati par to, ka, piemēram, viņi neklausīs to, piemēram, kaut kādu kritēriju. Viņiem tas būs labi, tu pasaki, bet man ir vienalga par to. Tas ir slikti vai labi? Tas ir... Kā kuru reizi? Kā kuru reizi, jo kritiku uzklausīt ir
ir labi, bet arī ar mēru kaut kādu. Vai jūs izjūtat piederību savai valstī? Vai jūs jūtaties piederīgi Latvijai? Un, ja jā, tad kādās izpausmēs? Kādas ir tās pazīmes piederībai? Lentītes ap roku, tie paši tie dziesmu svētki, deju kolektīvi, visi tie ansambļi, kur mēs ejam, tie kori, kas ir vairāk saistīti tam, Latvijai, tā kā tu piederi. Caur tiem pasākumiem tu jūties piederīgs valstī. Vai arī, tu vēro to pasu, tas piederu viņai. Valstī, piederi, jā. Drīz vai. Tu esi valsts pilsonis. Jā. Man personīgi jābūt, es jūtos ļoti piederīgs par Latviju. Tāpēc, kad Latvija ir apmēram tāpat, kā mums ir viena māte un viens tēvs, un nevar neviens cits cilvēks to aizstāt viņu vietu. Tāpat arī ir valsts, kurā mēs esam dzimuši, kurā mēs principā esam uzauguši, kas mēs pašlaik atrodamies te, un kaut vai arī tu aizbrauc, piemēram, tu esi jaunietis un pēc dokumentu dabūšanas pēc vidusskolas tu aizbrauc uz Angliju strādāt. Vienalga tā Latvija ir tā vieta, kur vienkārši cilvēks, kurš pats zina, kur ir aizbraukuši uz Angliju, viņi brauc atpakaļ, brīvajā laikā viņi brauc atpakaļ uz Latviju, vienkārši tāpēc, ka Latvijā ir tas tiešām forša valsts. Saknes varbūt. Saknes un tiešām tas savādāk. Tu atgriezies tā kā tiešām savās mājās. Jā, tieši mājās. Nekur nav labi tik kā mājās. Jā, un, protams, Latvijā nav tik labi salikts kā Anglijā. Mums jau visiem jābūt ir savā mērā, it īpaši jauniešiem, ir jādomā par to, ka viņiem ir jābūt piederīgiem, jo jaunatne ir Latvijas nākotne. Un spriežot pēc statistikas, tik daudz, cik ir aizbraukuši, sākas uz cerību par to, cik daudz jauniešu tomēr vēlas, lai Latvijai būtu tā tīri latviskā nākotne, nevis kaut kādā Anglijā esošā nākotne no latviešu jauniešiem. Jā. Bet jums tā piederība ir tik spēcīga, ka jums pašiem nav plānu nākotnē pamēģināt savus spēkus citās valstīs? Bet to nevar tagad jaukt ar to. Jā, piemēram, kaut kāda praksa vai darbs. Tas jautājums, tas ir drusku tā, es viņam drusku, man viņš nepatīk, tāpēc, ka tas, ja es, piemēram, aizbraukt uz Angliju vai uz citu ārvalstīm strādāt, tas nenozīmē, ka mana piederība Latvijai pēkšņi pazūd. Tas ir drusku, tas jautājums man nepatīk, tāpēc, jo man ir bijis doma, un es arī par to joprojām domāju, man ir pēdējais gads vidusskolā, un man ir jāizdomā, ko es daru tālāk, un es vēl pie tā neesmu nonācis, tāpēc, ka tas ir tik daudz iespējas, ko darīt, un no visām tām atrast īsto ir diezgan sarežģīti. Okay. Vai jūs ikdienā lietojat kaut kādas atpazīšanās zīmes? Latvijas atpazīšanās zīmes. Pīnumiņi. Man nav, diemžēl. Tās vienai meitenei bija arī no jums, tiem brīvprātīgiem, viņiem uz rūgas bija uzstādīts laikam tās latviešu zīmes tur. Ārkuns. No mēdījiem. Ar Hēnu. Jā, ne, viņa nebija Hēna, viņai bija tetovēts. Skaidrs. Nē, Ko jūs varbūt citu jauniešu vidū redzat, kādas citas vēl atpazīšanās zīmes? Kāpēc mēs esam iedalīti pēc atpazīšanās zīmēm? Mēs esam latvieši sirdī. Tieši tā. Nē, bet vai tu to iznes vēl ārpus sirds, vai tu to parādi? Tāda doma. Parādīt jau tā kā vajadzētu ar darbībām. Ar darbībām, tieši tā, vajadzētu ar darbībām parādīt, nevis tu uzliec uz rokas lentīti. Viss tu esi latvietis patriots. Nē, bet tas ir viens vienkārši no veidiem. Nē, protams, tas ir veids, bet tas ir no tiem, vai tas ir tas labākais veids. Nē, protams, tas ir patīkami, ja tu staigā ar lentīti vai nu pie šeit uz krūtīm vai uz rociņas. Tas, protams, skaisti un forši ir. Tad parāda savu piederību vairāk kaut kā, bet es neuzskatu, ka tas uzreiz tu parāda, kā jaunietis, piemēram, jauniešu piederības zīme kaut kā tu savā starpā redzi. Ok. Cik tālu jūs katrs esat gatavs iet, lai aizstāvētu savu zemi? Cik tālu mums atļauj likums? Savu brīvību, es atvainojos, pārteicos, cik tālu jūs esat gatavi katrs iet, lai aizstāvētu savu brīvību? Kādā situācijā?
Karš ekonomiski vai... Brīvību, savu brīvību. Savu brīvību. Jūs pašos pirmajos jautājumos, pašā pirmajā jautājumā definējāt, ko jūs uzturat ar vārdu brīvību. Neļaut ietekmēt citiem cilvēkiem, ierobežot sevi. Jā, tas ir par tiem brīvdomātiem, bet ja runājam par, piemēram, par to, ka valstī mēs esam brīvi, tas pats karš sākas un tā. Es vēl neesam par to biju runājis ar brāli, un es teicu, ka es godīgi būtu gatavs līdz galam iet. Līdz tajā pašā, aizstāvēt Latviju, tāpēc, ka es uzskatu sevi par ļoti sīvu patriotu. Ko jūs saprotat ar vārdu salikumu brīvības pamatprincipi? Tas ir tas, kam ir jābūt katram cilvēkam, attiecīgi pret savu valsti, tam ir jābūt sirdī. Es nezinu, kā var uzskatīt sevi par tās valsts nevis pārstāv, bet savu valsti par dzimteni, ja tev iekšā nav tie brīvības pamatprincipi un visi tie tur patriotismi un tādā garā. Jā. Līva, varbūt kaut ko tu gribi piemetināt? Es aizmirstu, kas bija domājis. Vēl kāds? Artur? Pamatprincips. Princips. Nezinu, jo... Katram ir savs pamatprincips. Jā, tas ir princips, tas tu saki, tu esi izdarījuši vienkārši principu pēc un brīvības pamatprincipi ir. Tas tā kā agrāk, piemēram, teica, mēs esam brīvi no tur kaut kādas varas, un tagad mēs esam brīvi, bet, domāju tā, viņa aizgāja projām, mēs esam brīvi, bet atnāca pa virs citi, un mēs tik kā arī esam brīvi, bet, tik un tā pakļaut kaut kādā sistēmā. Jo, ja, piemēram, aiziet tas, kas tagad ir, nomainītos, pateikt, mēs esam brīvi no viņiem. Bet atnāk atkal citi, kas pakļaut tos. Tad nav tā pavisam brīvā brīvība. Protams. Nav, jā. Un runājot par jauniešiem, ne tikai par jauniešiem, bet, pārsvarā, mums ir brīvība izvēlēties un veidot savu nākotni. Un mums ir ļoti daudz iespējas dotas. Mēs varam izvēlēties uz, piemēram, kuru koledžu vai, augstskolu mēs dodamies. Un tā mēs veidojam savu nākotni, tā mēs veidojam visu nākotni. Un, man liekas, pamatprincips arī viens noteikti ir izvēles brīvība. Jā. Domas brīvība un rīcības brīvība. Vārda brīvība. Vārda brīvība, jā. Super, liels paldies jums!